Šobrīd 3:16 minūtes. Bez 5:08. Jaunais kolēģis arī. Šities kādreiz būs jāizsūta priekšniekam, lai zina, kāpēc mēs kavēsimies 4 dienas. Ar iemeslu. Ja, nu jaunais kolēģis dodamies ēst, ejam dzert kafiju. Esam ieradušies gandrīz jau Polijā ar jauno kolēģi Didzi. Braucam kaut kur tālāk dziļāk iekšā. Līdz Varšavai 317 kilometri. Nu labi, 315. Nu ko, no oligarhi ieradušies uz Poliju pusdienās. Kas mums ir? Kas pa kotletēm. Un tūliņās skatieties, Didzim Facebookā būs storijas, kā mēs te ēdam. Kas tā pa kafejnīcu? Nav nejausmas. Bistro, Lomažā. Labu apetīti. Jā, vajadzētu. Nepagaid ne 2 stundas, mēs jau esam tūmā Lodžā. Lodžā laikam tā saucās tā pilsētā. Ideāls saulaina diena, 25 grādi. Sveicināti, kaut kur pazīstams, redzēs cilvēks. Nu šitāds apmēram izstāstīs Uzu. Pēc 8 stundu braukšanas nedaudz kukainīši saskrējuši logā. Vajadzētu nomazgāt. Diena galā. Viesnīcā Niagara. Cik mēs šodien kilometrus nobraucām? 1065. Virzamies, meklējam savu luksus numuru ar skatu uz centru. Ektoris 848.
pašā tumšākajā viesnīcas stūrī. Jā, 40. Ok, te vēl ir. Četrdesmit otrais. Pirmais iespējas. Tīri labs. O, ok. Kas mums te? Perfekt. Un vēl skapis. Dienā beigusies jāiet ēst ātri kaut kas. Un mēs jau esam viesnīcā. Skats no balkona. Ejam. Neko atspīd logā kolēģis, kurš negrib filmēt. Ejam lejā. Un vakariņas ir galdā. Vistas salāti. Nezinu, kā tevs tur salāti. Ļoti laba vieta. Vēl iesam uz baseinu pēc tam. Šī būs pirmā reize, kad es mācīšos peldēt. Ir 7 no rītā. Un pa naktī nolīsi lietus. Jādodas atpakaļ uz Latviju. Televizors tā arī mēs viņu neieslēdzam. Tīri labi varēja pagulēt. Visu nakti loks atvērts, svaigs gaiss. Ideāli. 19. septembris 2023. gads. Un, protams, brokastis. Jaunais kolēģis tikmēr noklausās jaunās ziņas. Jāsāk ēst. Hotelnijā gārā tiekamies pēc nedēļas. Visi pasažieri ir piesprādzējušies. Ups! Nav pasažieru. Dodamies uz Kurni. Kaut ko uzfilmēt varam. Bet kur mēs varam apstāties? Te taču nevar apstāties. Tā. Iepēra palete 24 stundas, bet izskatās, ka šodien nedarbojas. Vajadzēs Isuzi, kur šitien ieripināt pa vārtiem iekšā un uzlikt cenu. Pārdod, maz braukts. Problēma. Nedaudz problēma. Polija negrib mūs atlaist. Kur man bija tas tur? Tālāk lasam ECM Active Messages. Dzēsēšanas šķidrumā līmeni. Rumunia ma przygotować system koncesjonowania wwozu zboża zza wschodniej granicy, a Ukraińcy mają wprowadzić restrykcyjne kontrole jakości ziarna wysyłanych.
Tā 2,4 stundas, 2 stundas 40 minūtes nobrauc. 1300 km kopējais ceļš Konīnā un virziens atpakaļ uz mājām. Bet pa priekšu mēs iesim veikalos. Izskatās, ka pāris stundas būs ko šeit darīt. Lietas pārgāja līd, pārstāja līd. And leads. Kas tas? Kolēģi, es priecīgs, ko Polijā atradot. Protams, ka priecīgs. Ja kāds pajautātu man, tad es teiktu, ka, protams, ļoti jauki. Nākamais ceļojums mums ir paredzēts uz Horvātiju, ja? Jā, Horvātija, oktobrī, 1. līdz 9. oktobris Horvātija. Sekojiet līdzi, būs interesanti. 42. Paldies. Jau, ko tev šodien? Вот ты шедей каком-нибудь. El kafiju laikam man nevajadzēja ņemt. Nenormāla krūze. Un zemeņu Nē. Nenormāla liela krūze. Costa Coffee. Pastaigāmies pa marketu, iedzērām kafiju, protams. Un tikmēr pienāca lietus mākonis, ko mēs bijām apzinuši. Abi turpinām virzīties uz Varšavu. Un šajā gadījumā man nav motocikls. Turpinām braukt uz Latviju. Šobrīd atrodamies Markī, apdzīvotā vietā. Visi pasažieri godīgi uzvedās, protams, piesprādzējušies. Nav, ja? Ok, piesprādzējamies. Jo šitais jaunais kolēģis, ka ir pie stūristi bijis. Tāds nopietnis skatās, it kā nedzirdētu, ko es teicu, bet nu labi. Un tā mēs te jau stāvam apmēram 10 minūtes. Uz nedēļas beigām iespējams būsim atpakaļ. Nabaga rollerists. Uzpildīt degvielu vai kas mums tā ir pa degvielas uzpildes staciju. BP. Labākā degviela priekš Isuzu.
Degvielu uzpildīt. Protams, kafija bez maksas. Wi-Fi brauksim arī nākamreiz šeit. Vējs saka, ka priekšā bīstamība. Kas mums tur ir atgadījies? Pieturām. Kaut kur šeit. Mopnikasī. Dodamies tālāk. Jaunais kolēģis raksta kaut ko. Sūta palīdzības signālu. Netiekam tālāk. Navigācija rāda tālāk nav ko braukt. Būs jāpaliek Polijā. Pafilē. Ir ieslēgts. Pāris tikai. $23,5 Lietuva. 17,2 litru vidējais patēriņš. Nobraukums 1856. Līdz Latvijai 2 stundas 51 minūte. Pasažieri visi iekāpuši. Dodamies tālāk. Ko esam Latvijā? Jāielai logu šķidrums. Jānomazgā poļu mušas. Nav nejausmas, kaut kur 5 litri laikam ietiekšu. Vajadzētu pietikt. Pirmā Eiropas tūre beigusies. 2071 kilometrs. 19. septembris. 23:39. Tiekamies nākamajā tūrē. 2 dienas bija ļoti fantastiskas kopā kolēģi Didzi, kurš jau ir braukājis šitās tūres. Bieži braukājis, jā. Dažādos norīkojumos uz Eiropu un Norvēģiju arī, starp citiem. Tā viss, dodos mājā, šodien pietiek.